Nu jā, rupjie referāti, smiešanās, rupjības, tas viss ir skaidrs, bet vai latviešu tauta, ja publika nav tā, kura tajā visā gribētu arī kādu dziļāku atziņu? Tas vienkārši ir mīts, redzēt, no katra paša atkarīgs, kur viņš var ko saskatīt. Pie amatieru režisora kaut vai porno, es skatos un es smeļu tās atziņas, es smeļu vienkārši. Piemēram, vakar 2 minūšu tāds video, ja? Un es atradu tur tādus dziļumus, es sapratu, ka, teiks, neviens cilvēks otram nepiedara līdz galam, ka mums jābūt gataviem dalīties dažreiz ar vēl 4 cilvēkiem. Arī to es varēju redzēt, ka nekas šajā pasaulē nav, piemēram, līdz galam balts, pilnīgi balts vai pilnīgi melns. Ir melnie, kuros ienāk gabaliņš no baltā, un ir, teiksim, vēl baltais, kurā ienāk gabaliņš no melnā. Un tad viņi ripo, teiksim, pat palagiem un veidoja Siņu un Jāņu austrumu simboliku. Divas atziņas, vai ne? Uzreiz es redzu vēl 1. minūtē, un uz beigām parādījās tā, ka es sapratu, ka jā, nevienmēr tas platais ceļš, pa kuru vietu visi, tas ir tas pareizākais. Dažreiz turpat blakus ir kāda šaurāka eja, pa kuru, teiksim, nav gājis neviens. Mācies, mazais princis.